Tagad tikko situācija bija. Es no rīta pastaigājos aptuveni 1 stundu. Un patiešām ārā ļoti skaista daba. Un šeit vispār neizskatās, ka būtu kaut kur apdzīvots, jo šeit atrodas tādas kā viensētas. Un ir 2 mājas, kur vienam sunim ir žoks, bet otram sunim nav žoks. Un daudzām reizēm viņi izskrien ārā. Un tā kā var redzēt, es esmu neapbruņota, vienkārši pastaigā esmu izgājusi. Un arī tikko situācija, atkal suns izskrien ārā un apkārt nekur nav redzams saimnieks. Pilnībā tuvumā nav, noteikti zinu, ka mājās atrodas, bet cilvēkam varbūt slinkums iziet ārā un savākt savu suni, ja viņš nav piesiets. Viņš ir milzīgs šis suns. Un atkal kārtējā situācija, kā pārliecināties par domu spēku pielikšanās likumu. Kā redzam, suns var uzbrukt jebkurā brīdī, ja tu izrādi bailes. Kā viņš to saprot? Tāpēc, ka sāk plaukstas svīst, attiecīgi viņš jūt to smaku, sviedru smaku, kas parādās bailes. Bet šī situācija rāda to, ka jābūt ir pārākai un lielākai par to suni. Un tas nozīmē to, ka vienkārši tu esi lielāka un viss. Tu pārvaldi šo situāciju. Tu pārņem kontroli pār šo situāciju. Un suns jau baidās no tevis, nevis tu no viņa. Šeit arī ir viena no mākslām. Ja apkārt nav cilvēku, tad attiecīgi var šo domu spēku patrenēties arī uz apkārt esošajiem priekšmetiem, kuri tev šobrīd atrodas. Tāpēc, ka tas viss strādā. Jo šeit patiešām neizskatās, ka kāds vispār atrastos un dzīvotu šeit blakus. Jo tur, kur es dzīvoju, tas ir tāds kā sava veida ciemats, bet viņš nav redzams no šī ceļa puses. Viņš nekur nav redzams. Tālūk, un tāpēc arī ar domu spēku pielikšanās likumā pārzinot. Tu vienkārši kļūsti par situācijas noteicēju, par jebkuru, neatkarīgi vai tas ir kāds dzīvnieks vai tie ir cilvēki. Vienkārši tu pārņem to kontroli. Un viss. Un viņi pakļaujas taviem noteikumiem, un tā vide kļūst droša priekš tevis. Gribi uzzināt vairāk? Nāc uz konsultāciju pie manis. Pieraksties, rakstot privātu ziņu. Jo privātas ziņas es redzu un es viņas mierīgi izlasu un atbildu katram.